uzņēmēji īsti pat sportam tuvojās tikai kā dalībnieki, bet netuvojās kā funkcionāri un kā cilvēki, kuri tajā gribētu kaut ko mainīt un darīt. 2018. gads, kad tika vispār sačakarēta tā visa ziedošanas stāsts. Un tā mūsu nācijas galvenā problēma, varbūt mēs jau tevi iezīmējām, ir, ka mēs uzskatām katru bez mazo uzņēmēju pa zāgli. Ja? Un tas stāsts apmēram, ja tu esi kādam noziedojis, tad vai nu tur kaut kas nav tīrs un tā tālāk. Ka vienkārši negribās pīties. Man liekas, mēs esam pāri jau šai fāzē. Man liekas, ka vairs nav tāda sajūta, ka tagad Latvijā izdzīvojušie uzņēmēji galīgi nevar būt tikai zagļi, jo tāpēc, ka tev jābūt ar kaut kādu fenomenālu augstu pievienoto vērtību uzņēmējdarbībai, lai tu varētu uzņēmējdarbību Latvijā turēt. Nē, bet skaties, par tiem pašiem uzņēmējiem, ja tu runā. Protams, ka bet es runāju par kaut kādu laiku iepriekš. Viņi jau atspoguļojas pēc 3-4 gadiem. Bet nav tā, ka ierēģi viņus tā uztver, nevis paši cilvēki. Paši cilvēki. Nē, es domāju, ka ierēdniecībā ir kaut kāda, kā viss tas tie spiedieni un tā tālāk, tas tā ir. Bet,